Nu, čau visiem! Pavasarī palaidu YouTube, ieliku pāris vidīgs, kur pucēju autiņus, pucēju moci, tad ieliku podcastu ar Kristeru un tad es pazudu. Vairāk cilvēku, kur pie manīm brauc, prasa, kur tad man tā YouTube palika. Un ar to YouTube ir tā, ka kas jau man seko līdz sociālos tīklos un visur tādās lietās, tie jau zina, ka es esmu pārvācies uz citām telpām. Un tur man aizgāja nenormāli daudz laiks. Vecajā garažā bija apaudzis ar visādām mantām, ar visādām lietām. Un kamēr izvācos no vecās telpas ārā, ievācos jaunā telpā iekšā, tur aizgāja diezgan daudz laiks un nebija laiks filmēt ne tur kaut kādus podkastus, ne YouTube'us, neko, vispār neko. Un tad es vienkārši darbojos, es kaut kad gribēju te YouTube pieķerties, bet vispār nav laiks. Ļoti daudz darba ir, daudz strādāju. Un tad es domāju, par cik tiem cilvēkiem interesi ir, kad man brauc uz vietas un prasa, kur tad tev tā YouTube ir, kad viņi atkal būs. Tad laikam, kad vajadzētu kaut ko darīt ar to saturu un kaut kādus tos video filmēt un likt iekšā. Tad šī YouTube epizodē nedaudz parādīšu par šito S-klases mersīti. Šitas man ir viens no mīļākajiem S-klases meršiem, kurš ir. Protams, kabans laikam man būtu topā. Tad tur pa vidiem, kas tie nāc, tie man tā, šie man nenormāli patīk. Šitos es esmu jau sapulējis, es negribu sameloties, bet man liekas, šis varētu būt 4. vai 3. Ir diezgan padzīvojis, ir apšvīkāts, bet te nebūs dziļās pulēšanas un keramikas. Te īpašniekam galvenais gribējās noņemt matējumu nost, kurš šīs gaismās izskatās diezgan spīdīgs tāpatās, bet ja paskatāmies pret prožektoru, tad var redzēt, ka tas autiņš ir daudzās švīkās, plēju pāri jau tādi. Mašīnu es esmu nomazgājis un sagatavojis pulēšanai. Te kaut kāds dīvains pleķīts, kurš neiznāca ārā ne mazgājot, ne ar mālu kasot, ne ķīmiski. Sapucēju arī motoru telpu un tagad jāiet apkārt prožektoru gaismās, jāapskatās, kāds tad ir auto stāvoklis skatoties pret prožektoru un nevis pret šūnu vai lineārajām lampām. Šis nav tas trakākais, kas ir redzēts. Protams, ir bijuši arī daudz trakāku varianti, bet taisīšu vieglo pulēšanu, vaskošanu, nebūs dziļā pulēšana un keramika. Lielums pazudīs, matējums pazudīs, atgriezīsies autiņam spīdums, dziļās švīks paliksies, aizsardzībai uzliksim masku, un tad īpašnieks teica, ka nobrauks ziemu vēl, un tad pēc ziemas skatīsies, kā būs pavasarī. Tad, ja uznāks vēlme un autiņš vēl būs īpašniekam rokās, tad taisīsim dziļo pulēšanu un keramiku. Bet pagaidām tikai tādu ātro variantu sagatavosim ziemai un tad jau skatīsies, kā būs tālāk. Pagaidām nav ne jausmas, kas ir noticies ar spoilerīti, kāpēc viņš ir palicis zils, bet es domāju, ka ar pulēšanu viņam vajadzētu atgriezties atpakaļ normālā skatā un arī būt smukam melnam, nevis kaut kādam oksidējušam zilganam. Hey, Johnny. Oh, hi, Danny. What's wrong with Mark? He's cranky today. Girl trouble, I guess. Un ar pulēšanu viss zilais spoilerīts paliek smuks melns. Tā kā ar pulēšanu to var izlabot. Neko, jāturpina tālāk. Šī puse jau ir pabeigta. Pirmajā solī ir sapulēt, šitā puse aizmugur jumts un viss purns. Neatķerās klāt otrai pusē. Vieglā pulēšana mērsim ir pabeigta. Sapulēja 2 soļos, tagad jāsāk likt virsū vasks. Un, ja gadījumā jums ir tā, ka jūs savai mašīnai esat beidzis pulēšanu un gribat uzlikt vasku, tad viss, kas jums ir jādara, ir jānāk uz otro stāvu, paņemt vasku, reku te vasks stāv, jāpaņem vasks un jāliek virsū virsbūvē.
Nu, mērsīts ir sapulēts, vieglā pulēšana, vaskošana. Nu, tas spīdums ir nenormāli labs. Autiņš ir pabeigts, jāizdzen ārā, vēl safilmēt, sabildēt, jāuzliek numuru un tad jau radot īpašniekam. Hey, Johnny. Oh, hi, Danny. What's wrong with Mark? He's cranky today. Girl trouble, I guess. Nu, tad bišķi izskries caur tam, ka es esmu jaunajā lokācijā, jaunajās telpās, tehnikas ielā 2, tepat lauktehnikā, šī te jau visiem labi zināmais meistars ir. Nu, tad bišķi izies caur te garažai, parādīšu, kā man tur izskatās. Nu, šī te man notiek viss tās lielās darbības, mazgāšanas, pulēšanas, tīrīšanas, keramikas vaskošanas, luktur pulēšanas, stikla pulēšanas un viss pārējais. Griestos ir salikti akustiskie paneļi, šitā smukā lampiņa šūniņa, kas ir, lai vizuāli izskatās daudz labāk, ar siltajām grīdām, viss ir apsildāms. Un, protams, nevar piemirst to, kad ir foršā iebraukšana pa bruģīt, pa cieto segumu, iebrauc iekšā, viss sadara, un tāpatās pa tīri bruģīt arī smuki izbrauc ārā, un turpat ir reku bruģētā iela, un tad jau te pat pilsētā vien viss notiekās. Un kas ir vēl viena no lietām, ka man iznāk garaža 2 stāvos. Varbūt labāk būtu bijis tad, ja man te būtu nevis 2 stāvos, bet tā kā 2 boksi viens blakus otram. Bet, nu, manā gadījumā ir 2 stāvos. Te nāk pa trepītēm augšā uz 2. stāvu. Te man ir sievai stūrīts. Man sievai patīk pīt visādas matus meitenēm, mūsu meitām, un ja tur kādam vajag vēl sapīt, tad sapina visādus matus bīzēs. Te man pamazām tā kā veikaliņš veidojās, kaut ko ik pa laikam sapērk, to man te atnāk izķer, un tad nākās atkal pirkt vietā visu kaut ko. Un ir vēl viena liela telpa, pagaidām vēl nezinu, ko te darīšu, tagad man te ir salikti ziemas diski, kuriem jāsaliek keramikas virsū un jāsapucē ir. Esmu jau nopircis televizoru, tikai vēl nav sanācis laiks pielikt televizoru pie sienas, bet šajā stūrī man būs divāniņš, galdiņš, krēsliņi. Te varēs pasēdēt. Es domāju, ka sievai stūrīt es taisīšu vēlāk šajā vietā, nevis tur, kur tagad ir. Un tad jau laiks skatīsies, varbūt nopirkšu kādu novus vai tenis galdu un kaut kādu jau pielietojumu tai telpai atradīs. Nu jā, pateic, ka pie manīm top veikaliņš, bet nepateic, ko tad pie manīm varēs nopirkt. Tātad pie manīm varēs nopirkt visādus dvieļus, virsbūves laucīšanai, lielākus, mazākus, švammes, ir šitādi sūkļi. Ir arī šitādi te mikrošķiedra švamītes, ir mikrošķiedras dvielīši, tur ziemā logu atkausējumie, motortelpu tīrāmie, šampūni, priekšmazgātāji, pulēšanas ripas pastas, ir ar eku riepām visādi aizsardzības līdzekļi, bituma un metāla noņēmēji, kaut gan metāla noņēmēji man visi jau ir izpirkti. Kas tur ir salāna tīrāmie skoči, pudelītes, stikla tīrāmie, šķidrie vaski, otiņas birstītes, ādas kopšanas komplekti, nu, palielam visādi nieki, spaiņi. Tas vairāk ir domāts tādiem cilvēkiem, kas sestdienas rītā pieceļās, viņš nezin, ko varētu šodien padarīt, izdomā, ka vajadzētu sapucēt autiņu, un tad viņš var atbraukt un nopirkt te visu, ko grib, vai viņš grib salonam, vai virsbūvē, vai abiem kopā, un, nu, teiksim, tādiem mājas variantiem. Nu, tas tāds neliels ātrais apskats par to, kur es esmu pazudis, bet tagad es esmu apņēmies taisīt nedaudz vairāk tos video,
esmu jau pamazām, var teikt, tā kā iekārtojies. Šodien uzfilmējis vienu ritīgi foršu video par vienu džeku, kurš ir uztaisījis ritīgi labu mersi. Un kaut kā tā, interesē, kas notiek, uzej uz profilu, paskrolo video, pasies, kurš liekas tāds interesantāks, un tad jau, tiekamies citos video. Dai, čau!